Mēs iepriekš esam runājuši par Hartvox All Original bezkrāsainām eļļām. Bet ko darīt, ja man negribas vienkārši bezkrāsai? Vai arī man ir tas medainums, dzeltenums ne īpaši patīk? Jā, tad Hartvox sērija piedāvā arī dažādus toņus. Populārākais noteikti ir laikam ar nosaukumu naturāli vai dabiskais, ar nelielu baltā pigmentāciju. Tas padara virsmu it kā neapstrādātu. Un te mēs varam salīdzināt vienkārši saliekot, ja, dabīgais un vienkārši bezkrāsainā eļļa. Ļoti populārs, tiešām mēs gribam izbaudīt to koksnes dabīgo izskatu. Ja, un kā redz arī dažādi maigie tonīši, ja, brūnāks, pelēks, medains. Tas ir no sērijas tās pašas Hartvox, vēl tikai jau farbiks. Ko es neesmu līdz galam varbūt izstāstījis par šo aizsardzību. Parasti cilvēki baidās no eļļas apdares, jo neesot noturība. Piekrīt, uzliekot vienkārši eļļu, bieži vien tev arī vienkārši no ūdens paliks pleķis. Tas, kas attiecas uz osmo produkcijām, ceļš Hartvox sēriju, ja ir pareizi apstrādāta virsma, tur tu var uzgāzt virsū teju, kolu, kafiju, sarkanvīnu un biešu sulu, un nekas tev nebūs. Tev var apskatīt galds. Vienkārši apstrādāts ar šo pašu Hartvox All Original. Ja mēs gribam vēl plašāku toņu gāmu, tad ir izstrādāts produkts Osmo Dekorvax. Kā redzi, šie ir gatavie toņi, pieejami uzreiz. Šitas ir labākais. Konjaciņš, jā. Ļoti populārs. Bet ja tev arī ar šiem toņiem ir pamaz, neuztraucies. Populārākie katalogi NCS un RALS. Bet ja tev liekas viņi pa blāvu, arī neuztraucies. Ir arī intensīvie toņi. Kad runājot par intensīviem toņiem, ir ļoti labs piemērs. Tas ir bērniem paredzēts. Smuks un praktisks. Tas ir lūgturs.